galerijā UPB Dzintaru ielā šonedēļ savu gleznu personāla izstādi Trešā Rāmava atklāja liepainieks Valdis Matskars. Izstāde, kas veltīta senās Prūsijas tēmai, būs apskatāma līdz Ziemassvētkiem. Izstāde ir ļoti iespaidīga, tāpat kā pats mākslinieks iespaidīgs ir. Un ienākot zālē, jaušams par darba procesu un spējām, ko mākslinieks ikdienā veic. Katrā ziņā ir tāda sajūta, kad, kā pats mākslinieks uzsver savu prūsisko iespējams izcēles, un tā arī viņa gleznās ir krāsa, saucās prūšu zilais. Nav nevienā bildē, kur es viņu neredzētu, bija gan divas bildes, tas pelēkais par dūmiem. Un te ir mazliet cita kobaltīga noskaņa. Pirmie pilsētnieki bija ienācēji no Prūsijas, ja? Un nav jau pārbaudīts, kas viņi bija pēc gēniem, vācieši vai prūši. Ja? Un pat cik man ir arī pilsētas radi ar vāciskām saknēm. Nav izslēgts, ka kaut kur cauri gadsimtiem ir kāds prūšu gēns arī izceļojis. Es nebrīnītos par to. Par ko tu domāji, gleznojot šo te darbu? Es droši vien domāju par krāsvielu fiziskajām īpašībām, kā viņas, teiksim, plājās un smērējās un sasmērējās. Prūšiem jau arī ir tas sarkanais ar melno, bet ir tā atšķirība, kad ir tāda starp šiem diviem krāslaukumiem ir maza, balta, nodaloša strīpiņa. Tātad melns, balts, sarkans. Šādās krāsās ir ieturētas arī kuršu, jomas, zveju, kuģu, vēlavas. Šie divi darbiņi ir tie svaigākie. Pat cik akrils ātri žūst, nevar teikt, ka viņi arī būtu slapji, bet viņi ir šajā sezonā gleznoti. Tā kā septembrī un nedaudz oktobrī. Un tas iedvesmas tēma ņemta no Agneses Mīgela dzejoļa, kas ir tulkots arī latviski no vācu valodas. Un viņa tur runā par ļoti, protams, augstā un dzejiskā formā. Viņa runā par virs liepu galiem dejojošiem, auglības dejojošiem seniem prūšu dieviem. Otrais nosaukums ir Vasilija apciemojums. Te ir domāts atgādinājums par Vasiliju Kandinski, abstraktās glezniecības tēvu, arī 100 gadu atpakaļ, jau jāsaka, kas atteicās no priekšmetiskās vides tēlojuma.